Kandava ir pirmais novads, kas izveidots Latvijā, un arī novada svētku svinēšanas tradīcijas šeit ir vissenākās. Šogad svētki aizvadīti kinozīmē. Mēs gan jauniešu koncertā, gan arī visos pārējos lielākajos svētku programmas akcentu punktos akcentējam tieši šo tēmu. Un tas ir tādēļ, ka Kandavas apkaimē un Kandavas pilsētā ir uzņemtas daudzas kinofilmas, televīzijas šovi, televīzijas seriāli, tā skaitā Likteņu līdumnieki, Likteņu dzirnas, slavenais lauku sētas šovs pagājušā vasarā mūsu Indānos, un tad šī lieta arī mūs rosināja izvēlēties tieši šādu tematiku. Latvietis pēc savas mentalitātes tomēr ir savrups, tāpēc izveidot programmu, kas būtu sirdī tīkam ikvienam iedzīvotājam, nav nemaz tik vienkārši. Viena lieta, ko mēs esam šajā gadā sākuši darīt mūsu novadā, ka mēs svinam vasaras sākumā šos Kandavas novada svētkus, bet vasaras garumā arī katrs pagastiņš svinēs savus pagasta svētkus. Un tad šis maija svinēšanas laiks ir tas, kad sabrauc visi pagasti pie mums Kandavā, izrādās, parāda sevi, viens otru redz, kopā satiekas, bet vasarā ik reizi, ik mēnesi viņi svinēs svētkus arī savās mājās, lai tas būtu līdzvērtīgi viss. Kā jau ierasts, svētki tika svinēti 3 dienas. Pirmajā uz novada centru sabraukuši skolēni no visām 12 novada skolām, kuri visa mācību gada garumā ir nevien čakli mācījušies latviešu valodu, matemātiku un citus mācību priekšmetus, bet arī piedalījušies dažādos pulciņos. Vai jums vajag pašiem savu diētu? Jā, kāpēc ne? Jā, man liekas, ka jā. Man arī liekas, ka varētu it kā tas būtu tā kā labi, jo tad varētu vairāk tā kā izpausties jaunieši, parādīt arī to, ka viņi ir aktīvi un tādi. Vai tad ir jaunieši aktīvi? Jaunieši ir ļoti aktīvi, jā, un radoši arī. Raugoties uz raibo priekšnesumu klāstu, tā vien šķiet, ka teju vai visi bērni savu brīvo laiku veltījuši dziedāšanai, musicēšanai un dejošanai. Un ko tad jūs tur darīsiet? Arī dejosim. Arī dejosim? Jā, un mums arī ir dziedātāji vēl līdzi. Tad jau jums katrs otrais bērns ir pašdarbnieks? Jā, tā varētu teikt. Cik sen tad jūs vispār skolā dziediet? Palīdziet, cik daudz. No pirmās klases. Jā, no pirmās klases. Es personīgi no pirmās. Kāpēc? Kas tev pievilina vēl pēc stundām iet kaut ko darīt? Liederīgi pavadīts laiks, draugi, ilgāk kopā ar draugiem. Svētkos uz promenādi atvest arī lietušķo mākslas pulciņu daudzveidīgie darinājumi, kad acis papriecētas un balsis ielocītas, dungojot populāro latviešu tautas dziesmu, pa Kandavas mazajām ieliņām uz ozolājiem aizvīz dzīves priecīgs un daudzkrāsains gājiens. Šeit bērni izdzied un izdejo stāstu Filmēsim kaķi, kas vēsta par meitenes fantāzijām, ieejot pieaugušo pasaulē. Uzvedums, kurā vienojas pašdarbības kolektīvi, Kandavā uzvests jau 2. reizi un turpmāk kļūšot par neatņemamu novada svētku sastāvdaļu. Sandra Letāne, Andris Pāns, TV Spektrs.